Sveiciens 7. bonus uzdevumā. Tā. An existing pod needs to be integrated into the Kubernetes built-in logging architecture, ko varētu ar kubectl logs nolasīt poda outputu, vai ne? Adding a streaming sidecar container is a good and common way to accomplish this requirement. Tātad būs jāpievieno sidecar. Add a sidecar container named sidecar using the BusyBox image to the existing pod BigCorp app. The new sidecar container has to run the following command: -h ctail n+1 f. Tātad logi inputam ir šai failā, un šis te konteineris sūta uz outputu nepārtraukti jaunās rindas no šī loga, tā teikt, streamo. Use a volume mounted at var log to make the log file BigCorp app log available to the sidecar container. Es esmu sagatavojis mazu konteinerīti, mazu podu, lai atbilstu šim te priekšuzstādījumam. Nerādīšu, kas ir iekšā, tā teikt, kā eksāmenā, bet ātri izdaru tātad sekojošo. OK, create f, kā te nu saucās 267. Lūk, šis ir pods. Visus šos te failiņus, mazus skriptiņus, visu varat atrast Git repozitorijā. Tātad, pirmais, ko mēs varētu darīt, ir paskatīties uz šo te podu. OK, get pods. BigCorp app, -1, running, restarts, un tad paņemam logs, BigCorp app, tukšums. Jo, lai ko šis te pods darītu, tas nomet log failus kaut kur, ne tur, kur Kubernetes sagaida logus. Un priekš tam ar sidecar mēs to varam salabot. Tā. Kas ir mazliet confusing, kā te ir teikts, to the existing pod BigCorp app. Pēc mana researcha eksistējošam podam pievienot konteineri nav īsti iespējams. Ir jākilo pods un jātais no jauna ar šo te side konteineri. Te pašā laikā, ja mēs domājam par visu principu, ka katram podam ir jābūt immutable, nu tad jau nav problēmas, dzēš ārā un tais jaunu, vai ne? Tāpēc to mēs arī darīsim. Sekojoši būs jāmaina eksistējošais pods un tam jāpieliek sidecar. Kas ir sidecar? Vai kā mums zināt, kā izveidot sidecar? Very obvious, vai ne? Meklējam dokumentācijā sidecar containers. Un šeit ir apraksts par sidecar containers, enabling sidecar containers, deployment, un to mums nevajag, mums tikai pods, kur ir specs, un te aiziet containers, tieši par logošanu, ideāls piemērs, te ir volume mounts uz OPT direktoriju, līdzīgs mūsu piemēram,
un te ir init containers, un lūk ir log shipper, kurš dara, reāli precīzi, neprecīzi, bet ļoti līdzīgi tam, kā mūsu uzdevumā, vai ne? Kopējam un ejam uz priekšu, bet nē, un eksāmena karstumā var ļoti skaisti aplausties, jo, ko mēs te redzam, feature state Kubernetes v129. Vai eksāmens ir uz šo te v129? Iespējams, ka nē. Tātad to vajadzētu pārbaudīt, atkarīgs kas pa dienu, kas pa mēnesi, kas pa gadu, kad tu skaties šo video. Un tātad vārds sidecar ir populārs jau daudz gadus, bet Kubernetes implementēja speciālu funkcionalitāti sidecar tikai nesen. Tātad mums ir jālieto, tā teikt, vecie veidi, kad sidecar konteineris īstenībā ir parasts konteineris, kurš spēj kaut kādā veidā, tātad caur šo te scratch space-u, tātad uz konteineru tiek nodefinēts, ka ir tukšs volume, kurš pēc konteineru restarta vienkārši izgaist, un caur šo te volume mūsu konteiners varēs izdarīt to, kas tam ir uzdots. Bet tas ir parasts konteiners, tas nav init containers. Un vēl even more confusing, izmantojot šo te komandu, Kubernetes pie poda izveidošanas nesaka, ka ir problēma, bet pie startēšanas saka, ka ir crash ar kaut kādu jocīgu eroru. So, here you go. Nu tā. Atgriežamies pie paša uzdevuma. Mums vajag izveidot side konteineri līdzīgu šim te. Kā tagad to izdarīt, vai ne? Veids, ko es izvēlos kā sev piemērotāko, es ticu, ka tas nav ātrākais veids, bet that's the best I can do. Tātad k-describe. Tātad mēs paņemsim eksistējošo podu, eksportēsim tā YAMLu, paņemam šeit, 267, tur vienalga māja, tam nav nozīmes, vai ne? Tā, k-describe, pod, output, YAML, kas tikko notika? Droši vien, ka nevis describe, bet get. Jā, sorry, nu rekā. Tagad to liekam iekšā failā 26 māja YAML. Un ķeramies klāt pie šī faila editēšanas. It takes a while tikt vaļā no liekajām rindām. Ja gadās aizspiest garām izdzēst to, ko nevajadzēja, tad undo var uztaisīt ar pogu, ar taustiņu U. Tas nodara dzīvē. Termination.
volume mounts, šis te ir kaut kāds sistēmas volume mounts, DNS, node name, priority, restart scheduler. Šīs visas lietas ir pieliktas by Kubernetes, visu to mums nevajag priekš pilnīgi jauna poda deklarācijas. Volumes mtdir, lūk, ir scratch space. Tā. Config mapi, download. Un viss, kas aiziet zem status, mums pavisam noteikti nav vajadzīgs. Container status, host IP. Tā. Ko mēs te redzam? Containers ar argumentiem -hc palaiž šo te komandu un printē laiku varlog bigcorpapp.log direktorijā, failā. Tas ir image busybox ar nosaukumu count, volume mount. Tātad šeit failā, šai direktorijā konteiners darbojās. Nu ko? Tātad tas, ko mums šobrīd vajag izdarīt, ir palaist vēl vienu konteineri. Mēs varētu lietot kaut ko no šī. Tai pašā laikā mums jau tepat acu priekšā vien ir piemērs. Tātad ņemam, mums vajadzēs gan argumentus, mums vajag gandrīz identisks konteineri. Būs vieglāk nokopēt visu. Šīs te komandas vietā rakstīsim to, ko mums vajag. Tātad, kas bija teikts? Lūk, ir komanda -rc, tail, copy, paste. Tā. Image busybox iziet. Man liekas, ka bija arī te busybox. Busybox image, nosaukums sidecar. Lūk, ir nosaukums. Un volume mounts ir identisks lietot varlog un neskatīties, tieši tādai pašai direktorijas struktūrai jābūt. That's it. Ar to ir jābūt pietiekam. Testējam. Tātad pirmkārt, es joku pēc varu pamēģināt, teiksim, key, apply, f, tam nav jāstrādā, bet tu prove the point, tipa uzliksim šīs te jaunās izmaiņas pa virsu. Bet nē, Kubernetes saka, forbidden pod updates may not add or remove containers, vai ne? Tāpēc daram delete pod, bigcorpapp. Lai nebūtu šādi jāgaida, var pielikt -force un ir vēl kaut kāds papildus operators, ar ko var pātrināt šo procesu. Bet šobrīd jau ir par vēlu, vai ne? Tāpēc uzgaidām. Nav jau nemaz tik ilgi. Un tad, kas tā bija pa komandu, šo pašu arī laižam. Pod bigcorpapp created. Vienkārši for the sake of fun. Describe pod bigcorpapp, kuram vajadzētu būt ar 2 konteineriem. Lūk, ir sidecar konteiners, lūk, ir oriģinālais konteiners. Un
tā maģiskā lieta vajadzētu būt tāda, ka tēt vienkārši ar keylogs no poda BigCorp app vajadzētu saturēt informāciju. Defaulted container count out of count sidecar. Jā, pods ir drusku apmulsis, no kura konteinera tad tiek prasīt logi, tāpēc rakstam -c for container un rakstam sidecar. Lūk, sidecars rāda logus no blakus konteinera. Done.